Sveicināti! Mani sauc Edgars, es esmu Alexela korporatīvo klientu attiecību vadītājs. Šis ir Alexela ceturkšņa enerģijas tirgus apskats, kurā apkopošu galvenos notikumus elektroenerģijas un dabasgāzes tirgos, kā arī iezīmēšu, kādi faktori ietekmēs to dinamiku gada noslēdzošajā 4. ceturksnī. Sākšu ar īsu pārskatu par 3. ceturkšņa galvenajiem notikumiem dabasgāzes tirgū. 3. ceturksnī TTF biržā joprojām bija novērojamas lielas svārstības. Augstāko punktu tām sasniedzot augusta vidū pēc Ukrainas armijas iebrukuma Kurskas apgabalā un zemāko reaģējot uz ziņām atkal no Ukrainas par Azerbaidžānas dabasgāzes tranzītu caur Ukrainu. Zemākā mēneša cena bija augusta mēnesī 32,49 eiro, augstākā septembrī 38,17 eiro, kamēr vidējā spota cena bija 37,60 eiro. Tirgus dinamiku šajā periodā noteica sekojuši faktori. Jau minētie notikumi Ukrainā un tirgus dalībnieku spekulācijas par iespējamām izmaiņām cauruļot gāzes plūsmā no Ukrainas. Konflikts tuvajos austrumos, kurš atkal uzņēmis apgriezienus Izraēlai sākot apšaudīt Libānu un konfliktā atkal iesaistoties Irānai. Eiropai ļoti būtisks faktors ir ikgadējie apkopes darbi Norvēģijas cauruļot gāzes sistēmā. Pretēji cerētajam, papildus apjomu ienākšana no jauniem projektiem ASV kavējas. Savukārt jau esošās eksporta jaudas vasaras mēnešos ierobežoja gan paredzēti, gan neparedzēti remonta darbi, kā arī ikgadējā viesuļvētru sezona ASV. Tikmēr Ēģipte no sašķidrinātās dabasgāzes eksportētājas kļuvusi par tās importētāju un no Eiropai svarīga piegādātāja kļuvusi par tās konkurentu globālajā sašķidrinātās dabasgāzes pircēju tirgū. Lai gan krātuvju uzpilde šogad bija lēnākā kopš 2012. gada, Eiropas dabasgāzes krājumi pārsniedza 90% atzīmi jau augusta beigās. Arī Eiropas pieprasījums pēc dabasgāzes labvēlīgo laikapstākļu dēļ samazinājās. Dabasgāzes cenas pēc augustā piedzīvotā lēciena septembrī ievērojami kritās. Ģeopolitika un gāzes importa iespēju pasliktināšanās, kā arī augsta varbūtība Eiropai piedzīvot augstāku ziemu nekā iepriekšējā, radīja labvēlīgus apstākļus tirgus spekulācijām. Turpināšu ar 3. ceturkšņa galvenajiem notikumiem elektroenerģijas tirgū. Cenu kāpums, kurš iesākās maijā, turpinājās arī jūlijā un augustā, sasniedzot 106,94 eiro līmeni. Taču septembrī, pateicoties labvēlīgiem laikapstākļiem un Estlink 2 starpsavienojumu darbības atjaunošanai, tās nokritās par vairāk nekā 20 eiro par megavatstundu. Šī gada augusta cena bija par 4% augstāka nekā 2023. gadā, kamēr septembra cena bija par 28% zemāka. HES ražošanai strādājot vasaras režīmā un importa jaudām saglabājoties zemām, Baltijas zonā elektroenerģijas cenas noteica dārgāku fosilo kurināmo ģenerāciju. Un lai arī augustā Latvijas saules parkos saražotā elektroenerģija sasniedza jaunu rekordu 66 gigavatstundas, jeb 21% no kopējā Latvijā saražotā apjoma, tā nevar kompensēt elektroenerģijas deficītu. Šo lomu līdz šim pildījis imports. Par to liecina fakts, ka augustā bija 29 stundas ar negatīvām elektroenerģijas cenām, septembrī tikai 12 stundas. Tikmēr Somijas un Zviedrijas cenas saglabājās ievērojami zemākas. Situācija mainījās septembrī, kad tika atjaunota Estlink 2 starpsavienojuma darbība, pieaugot importam no Somijas un importam no Polijas samazinoties. Turpinājumā iezīmēšu svarīgākos cenu veidojušos faktorus, kur varētu ietekmēt dabasgāzes tirgu 4. ceturksnī. Ukrainas gāzes tranzīta jautājums. Eiropa pa cauruļot no Ukrainas saņem 14 miljardus kubikmetru dabasgāzes gadā, kas veido aptuveni 4,7%. Šai plūsmai apstājoties Eiropai nāktos to aizvietot primāri ar sašķidrināto dabasgāzi. Tuvo austrumu konflikts. Irānas kā naftas un dabasgāzes eksporta lielvalsts iesaistīšanās nav neiespējama arī Hormuzas jūras šauruma slēgšana un no tā izrietošā Kataras sašķidrinātās dabasgāzes nogriešana pasaules dabasgāzes tirgumu, jo caur šo jūras šaurumu plūst 3. daļa no pasaules naftas un 5. daļa no pasaules sašķidrinātās dabasgāzes. Apkopes darbi Norvēģijas cauruļot gāzes eksporta tīklā šogad bija mazāki un noritēja bez īpašiem starpgadījumiem, kas rada papildu pārliecību skatoties uz 4. ceturksni. Eiropas dabasgāzes krātuves ir praktiski pilnas un nav bažu par tās pietiekamību. Šie krājumi Eiropai kalpo kā drošības spilvens, paaugstinātu pieprasījumu vai traucētu piegāžu gadījumos. Kā iepriekš minēju, papildus sašķidrinātās dabasgāzes apjoma ienākšana tirgū kavējas un šobrīd tiek prognozēta tikai uz nākamā gada sākumu.
Tikmēr konkurence par esošajiem apjomiem sāsinās. Āzijas pieprasījums saglabājas augsts. Par Ķīnas pieprasījumu pagaidām vēl nav jūtams, kādu iespaidu uz industriālo pieprasījumu rada septembrī izziņotie ekonomikas stimulēšanas pasākumi, taču strauji pieaug pieprasījums no Indijas. Eiropas pieprasījumā ir jāatceras likumsakarība, ka augstas ziemas gadījumā sagaidāms ne tikai lielāks pieprasījums pēc siltuma no komercsektora mājasemniecībām, bet arī mazāka vēja enerģijas izstrāde, tādējādi ģenerācijai pastiprinot pieprasījumu pēc gāzes. Tieši tāpat siltu laikapstākļu gadījumā sagaidāms mazāks siltuma pieprasījums, kā arī lielāka vēja izstrāde. Dabasgāzes pieprasījumu ziemā par 54% nosaka gaisa temperatūra. Eiropas programmas Kopernikus līdz šim publicētās prognozes liek gaidīt temperatūras, kas ir tuvākas sezonālajai normai vai pat nedaudz virs tās. Kopumā tiek prognozēts, ka šajā ziemā pieprasījums pēc dabasgāzes attiecībā pret iepriekšējo pieaugs par 11%. Nobeigumā vēl par cenu veidojušiem faktoriem 4. ceturksnī elektroenerģijas tirgū. Sākoties gada augstajiem mēnešiem, noteicošā loma atkal būs laikapstākļiem un pieprasījumam pēc siltuma. Aizvien lielāks skaits mājasemniecību apkurē izmanto elektroenerģiju. Jau minēju, ka tiek prognozēts nedaudz vēsāks laiks nekā iepriekšējā gadā. Samazinoties saules ģenerācijai un pieprasījumam palielinoties, pieaugs hidroelektroenerģijas un vēja enerģijas loma kopējā bilancē. Hidroloģiskās situācijas Skandināvijā šobrīd ir tuvu vidējiem līmenim. Hidroloģiskā situācija Latvijā pagaidām ir sliktāka nekā iepriekšējos gados. Apkopes darbi Zviedrijas un Somijas atomelektrostacijās ir gandrīz noslēgušies, taču jebkādi neparedzēti pārtraukumi var izraisīt būtiskas izmaiņas biržas cenās. Paaugstināta pieprasījuma apstākļos, kā arī strauji samazinoties vēja izstrādē reģionā, tiek iedarbinātas papildus jaudas, ko sniedz fosilā ģenerācija, primāri dabasgāzes. Tādējādi tai kļūstot par elektroenerģijas cenu noteicēju, starpsavienojumu darbību šobrīd atgriežas normālā režīmā. Ar šo es arī noslēdzu šo ceturkšņa enerģijas tirgus apskatu. Atgādinu par iespējām sekot līdzi LinkedIn platformā, kur publicējam svarīgākos jaunumus gan par mūsu uzņēmumu, gan par energotirgiem. Tāpat, ja jums ir kādi jautājumi par mūsu piedāvājumu elektroenerģijai vai dabasgāzei, tad rakstiet mums uz corporate@alexela.lv. Paldies par uzmanību un jūsu veltīto laiku!